Tātad, kam tas karnivorais uzturs ir vajadzīgs un kur tas ir vislabākais? Karnivorais uzturs, tā galvenā būtība un doma ir tāda, ka noņem nost no sava vēdera visu lieko nost, kas to varētu kairināt, un tu iespējams to nezini. Varbūt tie ir fermentēti ēdieni, varbūt tie ir histamīnu saturoši ēdienu, varbūt tās ir dažādas šķiedrvielas garās cietas, kas baro patogēnās, cik patogēnās, tas vienkārši baktērijas, kuras dzīvo nevietā un nelaikā. Varbūt tie ir nakteņi, varbūt tie ir milti, varbūt tie ir piena produkti, vai ne? Un tu, teiksim, nezini, kas izraisa tev to te problēmu. Savukārt gaļa un gaļas produkti ir parasti viss drošākais pārtiks uzturs. Tas ir visvienkāršākais proteīns, visvieglāk sagramojamais, visvieglāk uzsūcamais, visvieglāk sadalāmais. Un ja gribās būt tādam pavisam perfektam, tad tā te itāļu, spāņu, žāvētā gaļa, ko sauc par izkrit no galvas, kā to sauc, tā, ko parasti veikalos sagriež ļoti plānās šķēlītēs un kas maksā kaut kādu 30, 40, 50 eiro kilogramā. Šī gaļa ir vismazāk alerģiskā, jo arī parastā gaļa, teiksim, var saturēt kaut kādu tādu specifisku ogļu hidrātu, kas kādam var kairināt arī vēdru, ne? Un tad, principā, sākot šo karnivoro uzturu, tu vari secināt, ka, man arī tikai gaļu ēdot nevar atrisināt to problēmu, tad iespējams, kā sauc to? Izkrita no galvas. Jūs sapratāt, itāļu, spāņu žāvētā gaļu, kur parasti sagriežas plānās šķēlēs, jo šī te gaļas fermentēšanas procesā arī šis te viegli gremošanu kairinošais ogļu hidrāts tiek sadalīts reizinātājos, un tur vairs nav kam kairināt tavu vēderu. Tātad tas var atrisināt ne uzreiz, bet ar laiku. Šis te varētu atrisināt tavu vēdera problēmu, tavu nepareizo vēderā saukušo patogēnu baktēriju kandidas problēmu, jo šiem te brīnumiem vienkārši tavā vēderā vairs nav ko ēst. Tie nevar pārtikt no gaļas. Tiem vajag kaut kādas cietas, šķiedrvielas, cukuru, alkohols, mākslīgos saldinātājus, kaut ko no visa šitā, lai tie tur varētu izdzīvot, un tad tev pēkšņi nav vairs šo lietu, un šiem te patogēniem vairs tavā vēderā nav ko ēst. Un plus vēl paralēli tu lietojot kaulu buļļonu. Kaulu buļļons ir ļoti jēdzīgs un palīdz dziedēt zarnas un tām beidzot izveseļoties. Un tādā veidā tu novērsi zarnu iekaisumu. Šis te zarnu iekaisums var izraisīt masīvas, brutālas veselības problēmas pa visu tavu ķermeni. Un šo te sauc par mastocītu aktivēšanu. Mastocīti ir šādas te ar imunitātes saistītas šūnas, kas dzīvo apkārt zarnām, apkārt asinsvadiem un apkārt nerviem. Un tās sazinās savā starpā ar ķīmisko signālu starpniecību. Un tiklīdz tavās zarnās atkal sākās kārtējais iekaisums apēdot kaut kādu nepareizo lietu, tev sākās asinsvadu iekaisums, un bieži vien cilvēki man arī saka, ka, teiksim, apēdot kaut kādu nepareizo lietu, viņam paaugstinās arī asinsspiediens, jo asinsvadu iekaisuma gadījumā tie saraujās, un līdz ar to, ja tev ir šaurāki, tā kā mazāki tievāki asinsvadi, līdz ar to asinsspiediens pieauga, ne? Un tas tāpat var arī, teiksim, tas tā kā bojā tavus nervus, bojā tavu vagus nervu, bojā tavu, tā kā mentālo, visu tavu smadzeni kopā, un tev zūd fokusēšanās spēja un smadzenes nestrādā, ne? Un līdz ar to tas var pat novest līdz tādam stāvoklim, ko varētu definēt kā veģetatīvā distonija vai arī POTS, angliski šāds te termins, ka tava sirds vienkārši lēc pa muti laukā, vēdera prese ir saspringusi, elpa ir šaura sekla, ne šaura, bet sekla un īsa, deguns ir aizlikts ciet, vai arī pa degunu tek puņķi kā bērza sulas. Migrēnas un visas šīs lietas ir iespējams saistītas ar tavu vēderu, un tāpēc karnivorais uzturs ir pats efektīvākais un drošākais veids, kā šo te visu darīt. Pirmajā nedēļā, ejot iekšā karnivorajā, par to es pastāstīšu atsevišķi sīkāk, kā mēs to darīsim. It īpaši visiem tiem, kuriem ir super jūtīgie vēderi un ir kaut kādas autoimūnās slimības, ādas slimības vai šīs te veģetatīvās distonijas, paaugstinātie asinsspiedieni un tā tālāk. Izvēlēsimies pirmajā nedēļā gaļu, kombinējot kopā ar kādiem no produktiem no Low FODMAP saraksta. Šie ir tie pārtiks produktu dārzeņi,
augļi un tā tālāk, kas satur vismazāk šīs garās cietas kompleksās šķiedrvielas, kuras tad tur tiek, kuras vēderā tiek sagramotas baktēriju sagramotas, un šīs baktērijas kaut kādā veidā tur indē mūsu zarnas, izraisa šo neadekvāto iekaisumu un imunitātes reakciju. Un pēc tam jau, teiksim, skatoties, cik cilvēki dziļi un tīri grib iet šo karnivoro uzturu, griezīsim arvien vairāk un vairāk nost no mūsu ēdiena, kamēr mums paliks gaļa, olas un zivis. Ja? Citiem cilvēkiem arī zivis var izraisīt alerģisku reakciju, citiem cilvēkiem olas var izraisīt alerģisku reakciju, citiem cilvēkiem ir tā, ka, teiksim, no veikala produktiem, veikala olām, piemēram, ir slikti, bet no lauku olām nav. Tas pats ir ar piena produktiem. Ja? Piena produktu lielākajai daļai cilvēku nedara, bet tiem, kam der, tie var, teiksim, karnivoru apvienot kopā ar piena produktiem. Bet, teiksim, tātad ēdot karnivoro uzturu, tev ir viena komponente, kas ir gaļa, ap kuru viss grozās, jā, un, teiksim, pieliekot klāt kaut ko citu, tu vari kādreiz pielikt kaut kādu sauju rīsu klāt, tu vari pielikt klāt kaut kādu marinētu gurķi, tu vari pielikt klāt olīvas, tu vari pielikt klāt svaigu gurķi, jā, tu vari pielikt klāt, protams, augļus, un vienkārši ēdot ļoti vienkāršu, nekompleksu ēdienu, tu varēsi vieglāk saprast, kas izraisa tev šo negatīvo ēdienu, lai tu nākotnē varētu labāk izvēlēties produktus, kādus ēst. Tātad karnivorais uzturs var salabot tavu vēderi, karnivorais uzturs var samazināt, novērst tavas autoimūnās problēmas, tavu veģetatīvo distoniju, tavu paaugstināto asinsspiedienu. Principā, lai arī cik dīvaini neizklausītos, ilgtermiņā var samazināt arī holesterīnu. Jā, lai arī tu ēdīsi daudz tauku. Karnivorais uzturs var būt kā ketogēnisks, tā arī neketogēnisks, respektīvi, ja tu ēd gaļu un daudz taukus un neēd vispār augļus un nekādus cukurus, tad tu būsi ketogēniskajā karnivorajā. Šis te variants ir daudz grūtāks, smagāks, brutālāks, grūtāk pie tā pierast, ir tas pārējais laiks, kamēr tie ketoni sāk ražoties. Dažiem cilvēkiem var būt pat 2 nedēļas garš, un tas var būt baigi sāpīgs process, tāpēc es iesaku karnivoro uzturu ar augļiem, ar tiem augļiem, kas ir low FODMAP augļi, un tādā veidā tu ēdīsi vismazāk alerģisko ēdienu, bet tāpat laikā saglabājot arī normālu ogļhidrātu daudzumu savā uzturā, lai spētu normāli turpināt funkcionēt ar ogļhidrātu dalību savā uzturā. Jā. Tas pagaidām viss. Līdz nākamajam video. Čurju 72.